Esiet sveicināti radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. Marts ir mēnesis, kad īpaši domājam par sievietēm. Par viņu spēku, maigumu, sirds gudrību, gādību un ticību, kas bieži vien iedvesmo vairāk nekā viņas pašas nojauš. Arī Bībelē sastopam sievietes, kuru dzīves stāsti kļuvuši par gaismu un iedrošinājumu daudzām paaudzēm. Šajā raidījumā 6 mācītāji – Āvo Štopis, Agris Bērziņš, Alberts Trucis, Ainārs Gailis, Andris Pešelis un Aldis Zēmele atbild uz vienu jautājumu. Kura Bībeles sieviete viņiem ir īpašs, pozitīvs piemērs un kāpēc tieši viņa? Katrs mūsu raidījuma viesis ir izvēlējies stāstu, kas runā par ticību, drosmi, uzticēšanos Dievam un spēju palikt stiprai arī tad, kad dzīve sagādā grūtības un pārbaudījums. Lai šie Bībeles sieviešu stāsti iedvesmo arī mūs šodien, stiprina, paceļ un atgādina, cik daudz spēka ir ticībā un uzticībā. Šajā īpašajā dienā no sirds sveicām visas mūsu klausītājas. Paldies jums par mīlestību, rūpēm, gudrību un ticību, kas bieži vien darbojas klusi, bet nes milzīgu svētību ģimenei, draudzei un visai sabiedrībai. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, dod spēku un piepilda sirdi ar mieru un prieku. Esiet sveicināti, darbie klausītāji! Vēlos sveikt Starptautiskā sieviešu dienā mūsu sievietes, mūsu dārgās māsas un novēlu jums īpašu Dieva žēlastību, īpašu Dieva vadību un novēlu, lai svētais gars jūs vada, lai palīdz jums piepildīt to aicinājumu, uz kuru kungs jūs ir aicinājis. Man uzdeva jautājumu, kuru Bībeles sievieti tu uzskati kā pozitīvu piemēru un kāpēc. Prātā nāk daudz Bībeles sievietes, ticīgas sievietes, nodevušās, bet šodien vēlos izcelt kādu, par kuru tiek reti runāts, bet viņas piemērs ļoti iedvesmo. Šo sievieti sauc par Priskilu. Par viņu rakstīts vairākās Bībeles rakstietās, un pirmā rakstieta, ko vēlos kopā ar jums izlasīt, ir Apostoļu darbu 18. nodaļas 1. līdz 3. pants. Pēc tam Pāvils aizgājis no Atēnām nonāca Korintā, un viņš sastapa kādu jūdu vārdā Akvila, kas cēlies no Ponta. Tas nesen ar savu sievu Priskilu bija šeit ieradies no Itālijas, jo Klaudijs bija pavēlējis visiem jūdiem atstāt Romu. Viņš iegāja pie tiem, un tā kā viņi nodarbojās ar to pašu amatu, viņš pie tiem palika un strādāja, jo tie pēc amata bija telšu taisītāji. Šajā rakstietā mums atklājas svarīgas atziņas par Priskilu. Tātad viņa bija precēta sieva, viņa strādāja kopā ar savu vīru laicīgo darbu, un, cik noprotams, no šīm rakstvietām, tātad viņa ar savu vīru bija garīgi, viņi bija ticīgi, jo Pāvils bija kopā ar viņiem. Lasot tālāk, 18. nodaļa 24. līdz 26. pantu, mums vēl vairāk kaut kas atklājas par Priskilu un viņas ģimeni. Bet Efezā nonāca kāds jūds vārdā Apols, dzīmis Aleksandrietis, izglītots vīrs, labs rakstu pazinējs. Tas bija mācīts tā kunga ceļā, un degdams garā runāja un rūpīgi mācīja par Jēzu, kaut gan pazina tikai Jāņa kristību. Viņš sāka sludināt sinagogā. Viņi dzirdējuši Priskila un Akvila, viņu aicināja pie sevis, un viņam vēl skaidrāk izstāstīja Dieva ceļu. Šeit mums atklājas kaut kas ļoti īpašs. Mums atklājas, ka Priskila
kopā ar Akvilu, viņi bija viesmīlīgi. Viņi uzņēma savā namā cilvēkus, un šajā gadījumā mēs redzam, viņi aicināja pie sevis Apolu un atklāja vēl dziļākas patiesības par Dievu. Un tas ir brīnišķīgi, tas mums parāda, ka viņi bija garīgi nobrieduši, viņi bija garīgi nodevušies. Un kas ir brīnišķīgi, šī ģimene strādāja kopā. Priskila ar Akvilu izpildīja to aicinājumu, ko Pāvils ir izteicis 1. vēstulē korintiešiem 7. nodaļas 5. pantā neatrauties viens no otram, kā vienu uz kādu laiku pēc paša vienošanās, lai atrastu laiku Dieva lūgšanai. Viņi kopā strādāja laicīgo darbu, un viņi kopā arī veica garīgo darbu. Viņi kopā apmeklē sinagogu, sapulces, viņi aicināja savās mājās ticīgos un nodeva liecību par Jēzu. Un tas ir brīnišķīgi. Viņi neatrāvās viens no otra, bet kopīgi veica visus darbus. Un tas tiešām ļoti iedvesmo. Lasot tālāk, piemēram, vēstulē romiešiem 16. nodaļā no 3. līdz 5. pantam, mums atklājas vēl kāda atziņa par Priskilu. Tur ir teikts: sveiciniet Prisku un Akvilu, mana darba biedrus Kristu Jēzu. Viņi savu galvu likuši ķīlā par manu dzīvību, tā, ka viņiem nevien es esmu pateicīgs, bet visas pagānu draudzes. Arī draudzi viņu namā sveiciniet. Šeit atklājas vēl dziļākas patiesības. Tātad mums tiek pateikts, ka viņi ir savu galvu likuši ķīlā par Pāvila dzīvību. Šeit tas mums liek noprast, ka viņi nebaidījās ne no vajāšanām, ne no kādām citām problēmām, ja tas bija saistīts ar evaņģēlija izplatīšanu. Viņi bija pilnīgi uzticīgi Dieva bērni, un Priskila tāda arī bija. Un mēs redzam, ka mums atklājas, ka viņu nams, viņu mājvieta bija kļuvusi par viņu mājas draudzi. Tātad viņu māja kļuva par draudzi. Un tas parāda, ka viņi bija viesmīlīgi. Viņi uzņēma savās mājās, un viņu māja kļuva par tādu mazo evaņģēlija centru. Faktiski mēs šeit redzam, ka Akvila, kā tas, kurš ir ģimenes galva, kurš ir garīgais līderis, priesteris ģimenē, viņš īstenībā šo savu aicinājumu, ko Dievs nodevis katram vīrietim, pilnvērtīgi spēja izpildīt tāpēc, ka viņa sieva, Priskila, atbalstīja viņa visur. Gan šajā laicīgajā darbā, gan garīgajos uzdevumos. Un mēs redzam, ka šī viņu mājas draudze bija panākumiem bagāta, jo Pāvils raksta, ka Pāvils ir viņiem pateicīgs, draudzei pateicīgs, un visas pagānu draudzes ir viņiem pateicīgas. Tas tiešām iedvesmo, un tas liek domāt par to, cik svarīgu lomu ģimenē ieņem sieva, kur ir dievbijīga, kur ir pazemīga, uzticīga Dievam, kura iet kopā ar savu vīru un atbalsta viņu visur, pilnīgi visur. Vai tas būtu laicīgais darbs, vai tas būtu garīgais darbs, un ja viņi to dara pazemībā, ja viņi to dara dedzībā, tad viņi paveic tiešām lielas un svētīgas lietas. Un arī šodien mums vajadzīgas šādas ģimenes. Un tādēļ es aicinu mūsu dārgās māsas pārdomāt Priskilas piemēru un censties arī savās ģimenēs šo viņas piemēru īstenot, būt tikpat dedzīgām, tikpat uzticīgām, tikpat atbalstošām un iedrošināšām kalpošanā gan savā ģimenē, gan arī draudzē un tajā aicinājumā, kurā Kungs ir aicinājis. Lai visiem viss izdodās, lai Dieva svētība jūs pavada.
No Bībeles sievietēm es vēlos pieminēt Johebedu, Mūzes māti. Viņas dzīves stāsts atklāja tādu drosmi, ticību un milzīgu tādu mātes atbildību Dievu priekšā. Viņa bija sieviete, kas pieņēma šo īpašo priekštiesību būt par māti un būt no sirds uzticīga Dievam. Viņa dzīvoja laikā, kad faraons bija izdevis pavēli nogalināt visus ebreju zēnus, lai apspiestu Izraēlu tautu. Tas bija tāds baiļu, bezcerības laiks, tomēr Johebeda nenobijās. Viņa izvēlējās paklausīt Dievam, nevis cilvēku pavēlēm. Kad piedzima viņas dēls Mūzes, Johebeda ar ticības sirdī nolēma viņu pasargāt. Un ebreju vēstulē mēs lasām, ka vecāki nebijās valdnieka pavēles. Šī nebaidīšanās nebija vieglprātīga, bet uzticēšanās Dieva apsolījumiem. Viņi saprata un ticēja, ka Dievam ir kāds plāns priekš viņu bērnu. Viņa 3 mēnešus slēpa bērnu, bet pat riskējot ar savu dzīvību, bet kad tas nebija vairs iespējams, viņa sagatavoja niedru šķirstiņu un ielika bērnu upē, uzticot viņu Dieva aizgādībai. Un Dievs atalgoja šo uzticību. Caur faraona meitu Johebeda ne tikai atguva savu bērnu, bet saņēma iespēju viņu audzināt drošībā. Tas bija uz kādu laiku, un viņa šo laiku izmantoja pēc iespējas vislabākā veidā. Viņa mācīja cienīt patiesību un noraidīt algdievību. Viņa ielika pamatus savu dēla raksturam vēl pirms viņš bija nonācis faraona pilī, kur valdīja pavisam citas vērtības. Johebedas piemērs parāda, cik milzīga nozīme ir mātes ietekmei, sievietes ietekmei, viņas piemēram. Viņa nebija valdniece, viņa nebija pravieta, bet viņa bija verdzene svešā zemē. Tomēr viņas uzticība Dievam un rūpes par bērnu garīgo audzināšanu ietekmēja visas tautas vēlāko vēsturi. Mūzes kļuva par Izraēlu atbrīvotāju, un šī misija sākās ar mātes lūgšanām un ticību. Tas apliecina, ka Dievs darbojas caur cilvēkiem, kuri viņam uzticas arī vissmagākajos apstākļos. Man Johebeda ir pozitīvs piemērs, jo viņa apvieno šo drosmi ar pazemību, gudrību, tādu paļāvību un uzticību. Viņa rīkojās ne tikai lūdzot, bet arī aktīvi, sekojot Dieva gudrībai. Viņa izdomāja veidu, kā pasargāt savu bērnu, bet vienlaikus saprata, ka galīgais iznākums ir Dieva rokās. Viņas dzīve man un mums katram māca, ka pat bezcerīgā situācijā var palikt uzticīgs un drosmīgs Dievu priekšā. Un īpaši nozīmīgi ir doma, ka bērna rakstura pamati tiek ielikti jau agrā vecumā. Ebreju vēstulē 11. nodaļā no 24. panta ir rakstīts: ticībā Mūzes liels izaudzis liedzās saukties par faraona meitas dēlu, labāk gribēdams kopā ar Dievu tautu ciest ļaunumu nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi, par lielāku bagātību turēdams negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Jā, no kurienes šādas domas, no kurienes tādas izvēles? Tas bija mātes iespējas, viņas lūgšanas, viņas nodošanās šai īpašai kalpošanai. Mums kā kristiešiem ir aicinājums netiekties pēc ārējā greznuma, bet pēc apslēptās sirds cilvēka, rakstura, kas neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Jā, cik tālajošs rezultāts deva šīs ebreju sievietes iespējas, kas taču bija tikai trimdniece un verdzene. Visa Mūzes turpmākā dzīve, lielais uzdevums, kuru viņš pildīja kā Izraēla vadonis, liecina, cik svarīgs ir kristīgas mātes pienākums
un ka nav neviena cita darba, ar ko to varētu salīdzināt. Un lai Dievs dod, ka gan sievietes, gan ik katrs varētu apzināties to uzdevumu, ko Dievs ir uzticējis, un būt uzticīgi viņam visos apstākļos. Viens unikāls un pozitīvs sievietes piemērs Bībelē ir Sulamīte Salamana augstajā dziesmā. Pirmkārt, jau 1. nodaļā un 3. pantā mēs varam iepazīt, kas bija tas, ko pirmo Sulamīte min kā iemeslu, kāpēc ir iemīlējusi Salamanu un izraudzījusi viņu un atsaukusies viņam. Mēs lasām, brīnišķa ir tavu ziežu smarža. Pats tavs vārds ir it kā maigi izstriepta, dzidra ziedes eļļa, tāpēc arī jaunavas tevi tā mīl. Kas ir vārds? Tas Bībelē ir simbols raksturam. Tāpēc Dievs mainīja cilvēku vārdus atkarībā no viņa rakstura. Un tāpēc arī, kad Mūzes prasīja Dievam, lai Dievs nosauc savu vārdu, Dievs nosauca savas rakstura īpašības. 2. Mūzes 34. nodaļā. Un tāpat arī mums, ja gribam laimīgu laulību un gribam būt laimīgi, mums jātiec pēc skaidra rakstura. Vēl mēs tālāk šeit ievērojam, kā tiešām savstarpējā mīlestība ir spēcīga, tāda iemīlēšanās, un arī Sulamīte ļoti novērtē sava līgavaiņa sākumā, un pēc tam arī vīra mīlestību. 1. nodaļas 16. pantā ir teikts, raugies, mans draugs, arī tu esi skaists un mīlīgs. Un pēc tam arī mēs redzam, kā viņa tiešām novērtē to, kā viņš par viņu rūpējas. 2. nodaļas 3. pantā, kā ābele starp meža kokiem, tā izceļas mans draugs starp tautas dēliem. Es sēžu kārotajā pavēnī, un mana ēnas devēja koka augļi ir saldi manai mutei. Viņš ved mani vīna pagrabā, un viņa mīlestība ir kā karoks pār mani. Tātad viņa novērtē, ka viņš viņu uztur ar šiem koka augļiem, viņa novērtē viņa mīlestību pār viņu, un viņa pakļaujas tam, uz ko tad ved viņas mīļotais. Arī tālāk mēs redzam šo spēcīgo ilgošanos pēc sava līgavaiņa, pēc sava drauga. Mēs lasām nodaļas beigās 16. pants. Mans draugs ir mans, un es esmu viņa draudzene, kas gana zem augstajām lilijām. Un pēc tam 3. nodaļā turpinās, naktī savā guļas vietā es meklēju viņu, savu draugu, ko tā mīl mana dvēsele. Es meklēju, bet es viņu neatrodu. Un tad viņi dodas viņu meklēt arī tālāk ciemā. Un tiešām 4. pantā ir īpaši aprakstīts, es viņu turu ciet un neatlaidīšu viņu, kamēr es viņu neatvedīšu savas mātes namā. Viņas manas labās, manas dzemdētājas istabā. Un šajā brīdī ir brīdis, kad iesāk šī arī laulību ceremonija, pēc tam seko interesantos vārdos aprakstīta augstās dziesmas 3. nodaļas beigās un 4. nodaļā. Un šajā interesantajā austrumu tradicionālajā laulību tādās mīlestības apliecinājumos mēs atrodam arī kādu lietu, ko ļoti varam vērtēt Sulamītē. Un viena no šīm lietām ir 4. nodaļas 12. pantā. Mana māsa, mana līgava, tu esi kā aizkronēts dārzs, kā aizslēgts avots, kā aizīmogota aka. Tātad mēs redzam šeit, ka viņa bija saglabājusi savu jaunavību, nebija pakļausies dažādām, varbūt, izaicinājumiem, un viņa ir sieva, kas atdod savam mīļajam pašu labāko. 7. nodaļas no 11. panta mēs atklājam, mans draugs ir mans,
un visa viņa sirds ilgošanās ir pēc manis. Tur es tev dāvāšu savu mīlestību. Mīlestības ābols mažo saldi, un uz novietnes virs mūsu durvīm ir dažādi augstvērtīgi augļi. Mans draugs, es esmu tev tur sataupījusi labākos gan no šā, gan arī pat vēl no pagājušā gada ražas. Tātad viņa ir sataupījusi to labāko. Un vēl pēdējo lietu mēs varētu izcelt no Sulamītes piemēra kā sievas, ir kā viņa nemainīgi mīl par spīti varbūt kādiem tādiem izaicinājumiem vai arī dažādām situācijām. 5. nodaļā, augstajā dziesmā, no 2. panta mēs redzam tādu interesantu aprakstu, kur nāk šis viņas mīļotais un viņa ir palikusi viena, un viņš it kā nāk un klauvējas, bet tad atkal viņš ir pazudis. Un tomēr pēc visas šīs scēnas mēs redzam, ka viņa tāpat apliecina savām draudzenēm, dodoties meklēt viņu atkal ciemā, ka mans draugs ir žilbinoši balts, ar sārtu ādas krāsu. Viņš ir īpašs un izceļas starp tūkstošiem. Un viņa arī tālāk ļoti īpašs vārdus lieto 14. pantā. Viņa miesa ir kā mākslas darbs no tīra ziloņkaula, kas safīriem rotāts. Un 16. pantā viņa mute ir salda, un visā savā būtībā viņš ir ārkārtīgi pievilcīgs. Tāds ir mans draugs. Jā, tiešām, tāds ir mans mīļākais jūs, Jeruzalemes meitas. Un arī vēl beigās, 8. nodaļā, Sulamīte skaidri apliecina savu nodošanos savam mīļajam, lai arī kas būtu. Viņa saka 6. pantā, piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmoga redzens uz tavas rokas, jo mīlestība ir spēcīgāka kā nāve, un tās karstums ir varens kā elle. Tās vērsme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā dieva liesmas. Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes to apslīcināt un nomākt. Un ja kāds pat visu savu namu pārticību būtu ar mieru atdot par mīlestību, tad tomēr viņš paliktu tikai par apsmieklu. Sulamītes mīlestība ir nemainīga. Tā nav balstīta tikai uz jūtām, tikai uz emocijām. Tā ir svēta nodošanās, svēts princips, ko nevar nekas izmainīt. Lasot Bībeli, mēs redzam, ka galvenā uzmanība tiek pievērsta vīriešiem, ticības camlaužiem, baroņiem. Mēs zinām stāstus par Ābrahāmu un Īzaku uz Morijas kalnu vai Dānielu laubedrē. Zinām par Dāvida cīņu ar Goliātu, bet katram ticības varonim ir arī vecāki, māte, dažiem ir blakus sievas. Vēstulē ebrejiem 11. nodaļā, ticības varoņu nodaļā, pieminēta kādi 14, 15 vīrieši un 2 sievietes. Šodien mazliet par kādu sievieti, kura nav pārāk populāra, kurai vīrs nav varonis, bet no kuras varam daudz ko mācīties. Viņa bija skaista un ļoti gudra sieviete. Tajā laikā un kultūrā vecāki par laulībām vienojās iepriekš, līdz ar to viņai visticamāk nebija teikšanas šī jautājumā, jeb jautājuma izlemšanā. Viņa tika izprecināta ar ļoti bagātu, bet ļaunu cilvēku vārdā Nābals. Viņa vārds nozīmēja nailga, muļķis, kas precīzi atspoguļoja viņa raksturu. Nābala sievu sauc par Abigailu. Es vēlos nedaudz šodien parunāt par Abigailu. Dāvids bēgot no Saula ar saviem vīriem un dzīvojot tuksnesī, sastapa turīgā Nābala ganus un ganāmpulku. Tā vietā, lai uzbruktu, atņemtu ganāmpulku, tie viņus aizsargāja. Un, kad pēc kāda laika tika cirptas avis, Dāvids sūtīja savus vīrus, lai lūgtu,
krājuma papildinājumu. Austrum zemēs viesmīlību uzskatīja par obligātu pasākumu. Auju cirpšanas laiks līdzinājās zināma veida pļaujas svētkiem. Tad bija pierasta dot dāvanas, bet Nābals atteicās sniegt Dāvida vīriem nepieciešamos produktus. Un pēc tā laika kultūras ieraduma tas skaitījās tieši apvainojums un izaicinājums vispār pieņemtajām pieklājības normām. Kad Abigaila dzirdēja par notikušo, viņa nekavējoties sāka rīkoties. Viņa bija ne tikai skaista un gudra, bet arī tālredzīga un apķērīga. 1. Samuela grāmatā 25. nodaļā un 18. pantā mēs lasām. Tad Abigaila steidzās un ņēma 200 maizes un 2 ādas traukus ar vīnu un 5 kautas jau ēšanai sagatavotas avis un 5 mērus grauzdētu miltu un 100 kaltētu vīnogu ķekaru un 200 vīģu raušu un to visu uzkrāva uz ēzeļiem, un viņa sacīja saviem puišiem: iziet man pa priekšu. Minētie pārtiks līdzekļi bija dāsns ziedojums. Droši vien vairāk kā Dāvida vīri bija gaidījuši. Abigaila ne tikai nosūtīja dāvanas un gaidīja tālākos notikumus, bet pati devās sastapties ar Dāvidu. Viņa parādīja lielu drosmi un iniciatīvu, vispirms jau uzņemdamās atbildību runāt sava vīra vietā, un otrkārt riskēdama ar savu drošību, bezbailīgi ejot pretī Dāvidam un viņa ļaudīm. 1. Samuela 25. nodaļa lasām no 23. panta. Kad Abigaila ieraudzīja Dāvidu, tad viņa steidzās un nokāpa no ēzeļa un krita Dāvida priekšā ar savu vaigu pie zemes un nometās ar savu sejas miltīs. Un tā nokrit pie viņa kājām un sacīja: lai uz mani, mans kungs, krīt šī vaina, lai tavai kalponei ir atļauts runāt, tev pašam to dzirdot un klausi savas kalpones vārdus. Mans kungs, lūdzams, nedusmojies pret šo ļaunumu apsēsto vīru. Jā, Abigaila Dāvidu uzrunāja mans kungs. Tas iespējams kalpoja arī kā atgādinājums Dāvidam, ka viņam būtu jāuzvedas kā iesvētītam ķēniņam, nevis saniknota bara vadonim. Abigaila spēja Dāvidā izraisīt cēluma jūtas un iedrošināt viņu uz dievbijīgu uzvedību un rīcību. 28. pantā mēs lasām: piedodi lūdzam savai kalponei šo pārkāpumu. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts: Abigaila varēja Nābala dzīvības apdraudēšanu uzskatīt par veiksmīgu veidu, kā no viņa atbrīvoties un iegūt sev brīvību. Bet viņa izvēlējās lūgt par viņu, kaut gan viņš to nebija pelnījis. Abigaila visu vainu uzņemas uz sevi, piedod savai kalponei šo pārkāpumu. Un noslēgumā es vēlos izlasīt no grāmatas Centēva un pravieši. Šie vārdi varēja nākt tikai no tāda cilvēka lūpām, kam ir daļa pie gudrības, kas nāk no augšīnes. Abigailas dievbijība, līdzīgi ziedu smaržai, neapzinīgi dvesmoja no viņas sejas, no vārdiem un rīcības. Viņas dvēselē mājvietu bija atradis Dieva dēla gars. Viņas uzruna žēlastības apgarota, laipna un mierīga, izplatīja debesu iespaidu. Dāvida atmodās labākās jūtas, un viņš nodarbēja domādams par sekām, kādas sekotu viņa pārsteidzīgajam lēmumam. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Kaut būtu daudz vairāk tādu cilvēku, kā šī Izraēlas sieviete, kas nomierinātu satrauktās jūtas, neļautu piepildīties straujiem impulsīviem lēmumiem un ar saviem mierīgajiem, patiesā gudrībā teiktiem vārdiem novērstu draudošo postu.
vēlētos izcelt Jēzus Kristus māti Mariju. Jā, protams, par viņu ir vesels pat reliģisks kults. Viņa ir izcelta baznīcas vēsturē, tradīcijā, un tomēr viņa ir kaut kas īpašs. Bībelē viņa izceļ, ka viņa ir vienkārša, uzticīga, kad viņa pieņēma aicinājumu tapt par pasaules glābēja māti. Glabāja savā sirdī atziņas par Jēzu. Protams, daudz kur viņa arī kļūdījās, jo īsti nesaprata, kas ir šīs atziņas un ar kādām nozīmēm tās ir. Viņa centās uzminēt, kas tad ir šis viņas dēls, kāds ir viņas uzdevums, kāds ir Jēzus uzdevums, līdz kamēr nāca laiks. Bet te ir kāda ļoti interesanta iezīme ar Mariju, ka pat Dieva dēlam bija nepieciešama māte, sieviete, lai ienāktu pasaulē. Tas ir neparasts veids. Musulmaņu reliģijā to noliedz, ka Jēzus Kristus būtu Dieva dēls, jo viņi uzskata, ka tas ir tāds tā kā nepiedienīga forma. Vēl jau vairāk zinot, ka musulmaņu sabiedrībā sievietes loma tiek noniecināta. Par nožēlu vīrieši labprāt izsaka savas nicinājuma frāzes pret sievietēm. Jā, viņi saka, ka vīrietis ir sievas galva, vīrietis ir ģimenes galva, bet līdz ko jātaisa pasākums, viņi sāk skatīties uz sieviešu pusi. Kas to darīs? Kas ceps, kas vārīs, kas griezīs rasolu, kas gludinās uzvalku, kas uzkops telpas, sagādās galdautus, kas muzicēs un veidos mūzikas programmas, kas apmeklēs izklīdušos, kas aizlūgs, kas organizēs. Izrādās, tas viss tagad jādara ir sievām, bet sievas dara. Sievas dara tas, ko viņi redz, kā tas ir nepieciešams. Arī Marija bija nepieciešama. Marija bija nepieciešama Dieva dēla ienākšanai šajā pasaulē. Visu varenais Dievs, lai varētu īstenot savu glābšanas plānu, viņam bija vajadzīga šī vienkāršā, pazemīgā sieviete, lai īstenotu to, ko bija izdomājis jau pirms laikos. Kur tad paliek vīru uzpūtība, kur paliek lepnās vīru runas, tās nav. Marijas pazemība noliek visas šīs runas savā vietā. Un varbūt tāpēc arī Marijai Bībelē ir dota šāda prominenta, pat augstāka vieta nekā visiem tiem, kas sevi augstprātīgi cenšas godāt par kaut ko lielu. Bet kas Dieva acīs ir pavisam savādāks. Dieva acīs Marijas vienkāršība bija tā, kas bija augsti izcelta. Un Marija glabāja Dieva vārdus savā sirdī. Tie viņu veidoja, līdz kamēr viņa tapa par dzīvu liecinieku par Jēzus Kristus darbiem, līdz pat mūža galam. Pat arī vēl tad, kad Jēzus bija jau uzkāpis debesīs, Efezas pilsētā, kur viņa bija uzticēta apostolim Jānim, līdz pat vecumam. Viņa aizvien kā dzīves liecinieks liecināja, ka Jēzus Kristus bija dzimis un ienācis šajā pasaulē. Šodien es vēlos jūs iepazīstināt ar kādu sievieti, kuras vārds Bībelē parādās tikai uz īsa brīdi, bet kuras atstātais mantojums ir neizmērojams. Viņu sauc Tabita. Un pilsētnieki viņu mīļi dēvēja par stirnu. Mēs šo stāstu lasām apostoļu darbu 9. nodaļā, un bieži mūsu uzmanība paliek pie lielā brīnuma, pie viņas augšām celšanās, bet šodien es vēlos, lai mēs ieraugām citu brīnumu, ko nesa viņas dzīve. Tabita dzīvoja Jopē, trokšņainā ostas pilsētā, kur valdīja steiga un tirgošanās, bet starp šo kņadu viņa redzēja to, ko citi palaid garām. Viņa redzēja vientulību. Viņa redzēja atraitnes, sievietes, kuras tajā laika sabiedrībā bija gandrīz neredzams, bez aizstāvja un bieži arī bez iztikas. Tabita nebija slavena sludinātāja, viņa bija sieviete ar adatu, ar diegu, ar mīlošu sirdi.
kas varēja palīdzēt. Viņa nebija tā, kura palika vienaldzīga. Viņa saprata kaut ko ļoti svarīgu. Evaņģēlijs nav tikai stāsts par debesīm, tas ir stāsts par to, kā debesis ienāk mūsu ikdienā. Katru reizi, kad viņa ievēra Dievu adatā, tas nebija tikai darbs. Katrs dūriens bija viņas klusā lūkšana. Viņa nemīlēja tikai šūšanu. Viņa mīlēja cilvēku, kurš šo apģērbu valkās. Viņa vēlējās, lai šīs sievietes, kuras jutās pasaules pamestas, sajust siltumu uz saviem pleciem un saprast, ka tā bija Dieva mīlestība, kas caur viņas rokām kļuva redzama. Kad Tabita nomira, pilsēta sajuta lielu zaudējumu. Tur bija dziļas sēras. Raksts stāsts, ka atraitnes aplēns Pēteri raudādams, rādot svārkus un tērps, ko viņa bija darinājusi. Bet viņas nerādīja tikai drēbes, viņas rādīja pierādījums tam, ka mīlestība ir taustāma. Cilvēki neiemīlēja Tabitu auduma dēļ. Viņi iemīlēja to sajūtu, ka viņi kādam bija svarīgi. Šodien es gribu uzrunāt jūs, mūsdienas Tabitas. Jūs, kurs gatavojat vakariņas nogurušai kaimiņienei, jūs, kurs klusām ziedojat, jūs, kurs klusām uzklausat, jūs, kurs adatas ir svarīgas. Varbūt tev šķiet, ka tavs darbs ir pārāk mazs, pārāk nepamanāms. Tabita neuzcēla milzīgas ēkas, viņa šuva apģērbu. Bet tieši viņas darba dēļ visa pilsēta apstājās. Nekad nenovērtē par zemu to, ko tu dari ar mīlestību. Dieva acīs tam ir mūžības svars. Tavs laiks, ko tu velti citiem, nav pazaudēts. Tas ir iausts mūžības audumā. Un Dievs neuzmodināja Tabitu tikai viņas pašas dēļ. Caur viņas dzīvi visi jopi iepazina kungu. Kad tu dari labu, tu atver durvis brīnumam, ne tikai savā dzīvē, bet arī citu cilvēku dzīvēs. Tāpēc, dārgās Tabitas, turpiniet šūt, turpiniet gatavot, turpiniet mierināt, turpiniet redzēt tos, kurus citi palaiž garām. Un lai Dievs svētī katru sirdi, kas mīl, pat tad, kad mīlestība paliek neredzama vai neredzēta, bet nekad nav nepamanīta Dieva acīs. Tad Dievs jūs svētī, mīļās, dārgās Tabitas. Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!